E-pakalpojums traktortehnikas pārreģistrācija. Lai uzsāktu tehnikas pārreģistrācijas e-pakalpojumu, traktortehnikas pircējiem ir jāizpilda e-pakalpojums, pieteikums VTUA reģistrētas traktortehnikas vai piekabes iegūšanai īpašumā. Spiediet uz pieteikuma. Izlasiet pakalpojuma aprakstu un spiediet pogu Aizpildīt. Tiek parādīti klienta dati, uz kuru tiks pārreģistrēta tehnika. Spiediet pogu Turpināt. Ievadiet traktortehnikas valsts reģistrācijas numuru un reģistrācijas apliecības numuru. Tiek veikta traktortehnikas datu pārbaude. Ja ir kādi aizliegumi traktortehnikas pārreģistrācijai e-pakalpojumā vai dati ir ievadīti nekorekti, tiek attēlots kļūdas paziņojums. Labojiet datus, ja konstatēta kļūda. Spiediet pogu Turpināt. Ja traktortehnikas dati ir ievadīti korekti un traktortehnikai nav nekādu aizliegumu veikt pārreģistrāciju e-pakalpojumā, tiek attēloti traktortehnikas dati. Ja traktortehnikas dati sakrīt ar to tehniku, kuru vēlaties iegūt, tad ievadiet e-pasta adresi un tālruņa numuru. Spiediet pogu Turpināt. Pārbaudiet ievadīto informāciju, kas atrādīta pārskatā. Ja informācija ir ievadīta korekti, spiediet pogu Iesniegt. Pakalpojuma iesniegšana ir veiksmīga, kad tiekat novirzīts uz sadaļu Aizpildītie pakalpojumi un iesnieguma status ir iesniegts. Nākošās darbības veids traktortehnikas pārdevējs. Traktortehnikas pārdevējs apstiprina pārdošanas faktu, aizpildot e-pakalpojumu, apstiprinājums VTUA reģistrētas traktortehnikas vai piekabes atsavināšanai pircējiem. Aizpildiet to, atrodot e-pakalpojumu sarakstā vai sadaļā VTUA klienta dati. Traktortehnika un piekabes. Pretī atbilstošiem traktortehnikas ierakstam spiediet pogu Apstiprināt pārdošanu. Pārbaudiet klienta informāciju. Spiediet pogu Turpināt. Izvēlieties tehniku, kuru vēlaties pārdot. Pārbaudiet, vai pieteicējs ir atbilstošais tehnikas ieguvējs. Spiediet pogu Turpināt. Aplieciniet, ka tehnika tiks noņemta no uzskaites atsavināšanai Latvijas Republikā. Spiediet pogu Turpināt. Tiek ģenerēts rēķins. Aplieciniet, ka rēķins tiks apmaksāts e-pakalpojumā. Ārpus e-pakalpojuma ietvara veiktā apmaksa netiks uzskatīta par rēķina apmaksu. Rēķina apmaksu var veikt vienīgi e-pakalpojumā. Spiediet pogu Turpināt. Pārskata skatā pārbaudiet ievadīto informāciju un spiediet pogu Iesniegt. Tiek attēlots informācijas paziņojums par apmaksu. Spiediet pogu Apmaksāt. Latvija.lv apmaksas sistēmā spiediet pogu Maksāt un apmaksājiet ar sev vēlamo maksājumu veidu. Kad esat apmaksājis, spiediet pogu Atgriezties pie pakalpojuma sniedzēja. Pakalpojuma iesnieguma status ir iesniegts. Nākamajā solī pircējiem ir jāizpilda e-pakalpojumu iesniegums par traktortehnikas pārreģistrācijas e-pakalpojumu noslēgšanai un reģistrācijas apliecības saņemšanai. Spiediet pogu Aizpildīt. Pārbaudiet klienta informāciju un spiediet pogu Turpināt. Izvēlieties pieteikumu. Spiediet pogu Turpināt. Izvēlieties saņemšanas veidu – klātienē, pa pastu vai pakomātā. Izvēlieties kādu pakomātu. Spiediet pogu Turpināt. Apstipriniet, ka rēķins tiks apmaksāts e-pakalpojumā. Spiediet pogu Turpināt. Pārskata skatā pārbaudiet ievadīto informāciju un spiediet pogu Iesniegt.
Tiek attēlots informācijas paziņojums par apmaksu. Spiediet pogu apmaksāt. Latvija.lv apmaksas sistēmā spiediet pogu maksāt un apmaksājiet ar sev vēlamo maksājumu veidu. Kad esat apmaksājis, spiediet pogu atgriezties pie pakalpojuma sniedzēja. Pakalpojuma iesnieguma status ir iesniegts. Tagad jums ir jāgaida informācija no inspektora vai pakomāta, kur tiks nosūtīta traktortehnikas reģistrācijas apliecība.